Baltijas lauksaimnieki lūdz ārkārtas palīdzību Eiropas komisijai. Latvijas zemnieku zaudējumi sasnieguši 120 miljonus eiro. Un, lai novērstu bankrotu vilni, lauksaimnieku organizācijas nosūtījušas vēstuli Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāram Filam Hoganam ar lūgumu ieviest virkni pasākumu, kas palīdzētu mazināt smago tirgus krīzi Baltijas reģionā. Un ko tieši vēlas ieviest lauksaimnieki, esam sazinājušies ar Latvijas piena ražotāju asociācijas vadītāju Zemnieku savienības rūķu saimnieci Ievu Alpu Eizenbergu. Labrīt! 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 Kāda šobrīd ir situācija, par cik saimniecību bankrotu mēs varam runāt? Mums gribās runāt, un medijiem gribas runāt par saimniecību bankrotu, bet lielākoties mēs runājam par stāvēšanu uz bankrotu sliekšņa, par sezonas uzsākšanu, par ganāmpulku samazināšanu un mazo ganāmpulku šobrīd iziešanu no tirgus. Igaunijā šī situācija smagāka. Pagājušā gadā 10% slaucumu govju ir likvidētas, jo tur nebija tāda atbalsta lauksaimniekiem kā Latvijā. Tātad šie atbalsti gan no valsts, gan no Eiropas Savienības Latvijas lauksaimniekiem arī Baltijas būtu ļoti būtiski. Bet cik mēs varam teikt apmēram procentuāli daudz ir šo saimniecību, kurām šobrīd ir problēmas, ko jūs minējāt? Praktiski, jebkurai saimniecībai, jebkurš saimnieks, kuram es pazvanu un vaicāju, kāda ir situācija tev, kas tev ir ar piena cenu, kas tev ir ar apgrozāmajiem līdzekļiem, tad saka, ka marts ir uzsākts jau ar naudas plūsmā robiem. Subsīdijas ir principā jau iztērētas, jo tās ražošanas resursu cenas nav kritušās līdzvērtīgi piena cenām. Ja mēs lūkojamies uz lauksaimniecību kopumā, tad kuras jomas lauksaimniecībā šī krīze skar vissmagāk, virs kurām karājas šis Damokla zobens? Protams, vissmagāk no 14. gada tā ir piensaimniecība un arī cūkas. Cūkopiem ir grūti gan Āfrikas cūku mērs, gan šis Krievijas embargo, jo Krievijas tirgus arī viņiem bija labvēlīgāks ražošanai daļas Latvijā, tā kā šīs ir tās divas nopietnās cietušās nozares. Un kādi ir tie pasākumi, ko šobrīd lūdz ieviest Baltijas lauksaimnieki? Kas ir tās svarīgākās lietas? 4 svarīgākās lietas, kas gan man kā zemniekam liekas ļoti, ļoti svarīgi. Tas pirmkārt, ka cenu kritums un tie zaudējumi joprojām, tos, ko 14. un 15. gadā jau prasījām, tie nav kompensēti. Līdz ar to mēs principā prasam joprojām mērķētus atbalstus, lai novērstu bankrotus piena sektorā. Tad svarīgi ir arī spēcīgāks atbalsts kooperācijai, gan kooperācijai piena pārstrādē, gan arī piena ražošanā zemniekos. Un Eiropas Savienības instrumenti eksporta atbalsta tirgus meklēšanai. Un, protams, vēl viens svarīgs punkts, tās ir izmaksas. Un šeit varētu būt runa gan par importa nodevu pārskatīšanu lauksaimniecības izēvielām, kas tiek ievestas no trešajām pasaules valstīm, minerālu mēslu. Tās ir tās svarīgākās lietas. Protams, tiek prasīts vēl par intervences sistēmu uzlabot, par kredīta resursu pieejamību. Tie ir arī 6 punkti, ko mēs Hogan kungam esam uzrakstījuši un lūguši steidzami risināt. Paldies! Sarunājāmies ar piena ražotāju asociācijas vadītāju Zemnieku saimniecības rūķu saimnieci Ievu Alpu Eizenbergu un atgādinām, ka Baltijas lauksaimnieki lūdz ārkārtas palīdzību Eiropas komisijai un šam procesam mēs arī sekosim līdzi.